Logmās! Labrīt, Rakie. Ko? Labrīt. Labrīt. Pagaidas čērītis. Kurš čērītis ir? Varbūt varēs noklās. Lūdzu? Tik vieglāk. Maziņš sarkanā. Tā kur pats atdalījās. Pats atdalījās. Es jau zināju, ka šis būs. Kā tu zināji? Jo tāpēc, kad es nezinu, es jau taču neesmu redzējis citātāks šitādas. Tieši tāpēc es zināju, ka šis būs. Tu arī zināji, ka būs šis. Atpācīgi. Šodien ir ļoti agrais rīts. Arī maziņos vedīšu ātrāk uz skoliņu, un šodien jābrauc pie ārsta. Un ir agri pieraksts, un jābrauc uz Pārdaugavā, tā kā ļoti daudz laika tam vajag. Jā. Nekāds pārāk iepircinošas ziņas nesaņēmu no ārsta. Tā, kas ir braucis uz Āgenskalnu kalnu tirgu pēc kafijas un saldumiņa. Jā. Es nezinu, vai es esmu īsti gatava par šo runāt, bet droši vien jau, ka tas nekas tāds nav, ar ko nesaskarās pilnīgi visi cilvēki. Nu, ne pilnīgi visi, bet, konkrēti gribu teikt grūtnieces un pēcdzemdībās un tā. Nedaudz uz priecīgākas nots. Šodien bija pēc savas mazās rozā kastītes. Un, ja esat skatījušies tādu Lasso, tas Little Pink Box, kur viņš nesa viņai, nesacēja savai priekšniecei tādas cepumiņas. Šis ir līdzīgi, tikai tur nav iekšā cepumiņi, bet tur ir apakšā. Bet esmu rītīgi happy. Es gribu braukt mājās un uzmērīt, jo es biju atbraukusi uz viņu biroju. Nezinu, kā to nosaukt, jā, uz viņu biroju. Un es uzlaikoju, un man iztījās ļoti labi. Šodien ir tik smuka diena. Tā spīd saulīte. Tagad došos uz pastu. Man ir atnākusi paciņa. Un tad es braukšu pakaļ. Nē, tad man vēl vajag uz frizieru veikalu. Es neesmu frizieru, man vajag nopirkt krāsas tikai mammai. Un tad es došos pakaļ maziņajiem. Mēs sazinājāmies ar Gustavu. Gustavs teica, ka viņš esot nopircis mums vakaram dzērieniņus, un mēs skatīsimies šovakar filmu. Jei kaut kādu, nezinu, filmu, kaut ko kopā, vakars būs kopā. Bija sākumā doma braukt slēpot, bet izrādās, ka Gustavam ir ilgāk lekcijas nekā bija paredzēts. Tā kā mēs vienkārši paliksim mājās un pavadīsim vakaru. Ziemas vakaru četratā. Mēs jau trešo reizi skatāmies Nārniju šonadēļ. Un tik labi. Mēs tieši šodien gājām ar kājām uz mājām pēc skoliņas. Tieši un mēs paēdām pa ceļu. Yes. Iegājām kaut kādā garšīgākā kafejnīciņā. Apēdīs vai kafejnīca. Mēs paēdām Lidiņā savas pusdienu vakariņas un tad nācām mājās. Jā, mums ir jaunumi. Franci, pacelies! Mums ir noflīzētas virtuvē flīzītes. Tas ir ļoti smuki. Mama, priekšā tie rozie. Tas, lai tās flīzītes pieliptu. Un, man liekas, ļoti smuks ēt kopā ar mūsu virtuves krānu un rociņām.